Čau! Man sauc Romičs, un es tagad bišķi pastaigājos un atnāca fiksā ideja bišķiņ paskaidrot par savu iknedēļas grupu, ko es organizēju no maija Zobrats. Es te ar dažiem cilvēkiem runāju, pacēlās daži jautājumi, un tad atbildēšu uzreiz visiem. Kāpēc vispār Zobrats? Kāpēc tāds nosaukums? Ja? Tāpēc, ka es uzskatu, ka cilvēka uzbūve ir ļoti sarežģīta, viņi sastāv no daudz dažādām sistēmām, un ja šīs te sistēmas, kāda no tām ir disbalansā, tad viņa pavelk līdzi citu sistēmu. Vārds sakot, kaut kas negriežās tā kā vajag, tādā ātrumā kā vajag, un tas bremzē vai pātrina citu mūsu kaut kādu sistēmu. Tāpēc es tā vizuāli iedomājos, ka mūsu ķermenis sastāv no daudz dažādu izmēru zobratiem, ja, kas savstarpēji, tā kā miedarbojoties griežās savā starpā. Un ja kāds no šiem te zobratiņiem negriežās tādā ātrumā kā vajag, tad visi pārējā sistēma sāk darboties ne tādā ātrumā kā vajag. Un līdz ar to tad ļoti svarīgi ir šos te zobratiņus nokalibrēt, ielikt pareizā ātrumā, lai viņi griežās tā kā vajag, un tad arī mēs jutīsimies labi. Tā. Vēl man jautāja, ar ko šī te programmā, šīs te grupa atšķirās no kaut kādām 12 soļu programmām, no kaut kādām Minnesotas programmām un tam līdzīgi. Es uzreiz varu pateikt, ka es pats neesmu nekad bijis 12 kaut kādās tur soļu programmās un tam līdzīgās. Es savas atkarības uzveicu savādāk. Bet pie manīm nāk cilvēki, kas ir bijuši šādās programmās, es viņus esmu izjautājis, un man ir priekšstats, kas tur notiek. Tātad, ar ko tad īsti atšķirās, ja? Visgalvenākā un būtiskākā lieta, ar ko atšķirās, ir tā, ka kā lai pasaka, tā, ka es neuzskatu nevienu par, teiksim, tur alkoholiķu vai narkomānu vai kaut kādu savādāku atkarīgo, ja? Kas atkal savukārt tajās programmās, cik es saprotu, ir tas, ar ko viņi sāk. Apsēžās uz krēsla, un es esmu alkoholiķis, es tur esmu skaidrā tik un tik dienas. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Kāpēc pašam sev jāiestāsta, ka tu esi alkoholiķis, ja tu jau esi skaidrā tik un tik dienas? Viss, dzīvo savādāk, tu esi jau cits cilvēks, tu esi, dažas dienas jau noturējies, viss, kāpēc tev jāatgādina sev, ka tu esi alkoholiķis. Un starp citu, es pirms kaut kāda laika sazvanīju vienu no šīm te programmām, es neteikšu kuru, un es stādījos priekšā, un es gribēju, piedāvāt savu palīdzību viņiem jaunu pieeju, ar elpošanu šajā programmā, un es sāku savu iepazīšanos, čau, mani sauc tur tā un tā, un es nodarbojos ar to un to, esmu certificēts tur tas un tas, un kā jūs skatāties uz to un to, un es turpinu šo tekstu ar to, kad es kādreiz pats lietoju, un man pretī bija uzreiz, ja tu kādreiz lietoji, tad tu arī tas esi, un karoči, man tur Man vienkārši, es sapratu, ka cilvēks vispār negrib klausīties, un es padomāju, viņš ir valdes priekšsēdētājs tajā programmā, ja? Ko tad viņš tur, māca, tā kā? Es,
Es, protams, nezinu, varbūt man ļoti nepaveicās piezvanīt pareizajiem cilvēkiem, un es ļoti atvainojos, ja kāds varbūt man jau tagad ir pārpratis, jā, bet tāda bija mana pieredze, un tātad tas ir pirmais, jā, ar ko atšķirās ar to, kad mēs esam tas, ko mēs domājam, un ja mēs domājam, ka mēs esam alkāni vai nariki, ja? Nu tad, jā, tā arī būs. Tātad pirmais, ko daram, mēs mainam šo domu jau savā galvā. Nē, es esmu dažas dienas jau skaidrā, viss, esmu cits cilvēks, es dzīvoju citu dzīvi, nu, tā kā es eju uz priekšu, man tas bija kaut kāda vēsture un viss, čau. Tas ir numur viens, ar ko atšķirās, jā. Kaut gan es vēlreiz atgādināšu, es neesmu sēdējis uz tā soliņa tur, un var būt, ka es smagi kļūdos, bet arī tas mans zvans un tas, ko es tur sajūtu, liek domāt, ka tomēr tā ir. Otra lieta, ko es sapratu no tiem cilvēkiem, kas ir bijuši šajās programmās un nāk pie manīm, ir tā, ka, 12 soļu programmās viņi iet pa soļiem, un, es neatceros tagad detalizēti, kurš ir tas solis, bet, viņi ir rokās savā pagātnē, savā traumās, bērnības pieredzēs, jā, kur kam ir jāpiedod, un tā ir apsveicama lieta, bet kā es arī sapratu no šiem cilvēkiem, tad tā ir viena no sarežģītākajām. Un viņi netiek uz nākamo soli, ja viņi nav tikuši galā. Tas ir pareizi, jā. Un ļoti daudz te arī padodās, jā, ka viņiem rokas nolaižās. Un atšķirība starp Zobratu un citām tām programmām ir tā, ka mēs pēc katras teorijas, prakses un dalīšanās mēs ejam uzreiz elpošanas praksē iekšā, kur mēs šo te materiālu velkam ārā no zemapziņas, vienkārši elpojot un pilnīgi atbrīvojoties. Es mazliet vēlāk pastāstīšu, kā darbojās integratīvā elpošana, ja, kur mēs pielietosim, kurā es esmu certificēts. Pagaidām negribu te jaukt iekšā, jo mēs vēl neesam noslēguši šo jautājumu. Un, jo tā būs pagara atkāpe. Jā, un ar elpošanas palīdzību tad mēs šos punktus. Tātad Zobratā tas notiks gan teorijā, gan praksē uzreiz. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti liela priekšrocība, jā, jo tur var uzpeldēt arī lietas, ko mēs esam aizmirsuši. Un par to aizmirsuši ir sekojoši, jā, neliela atkal atkāpe, paliela atkāpe patiesībā. Tātad brīžos, kad mēs tiekam traumēti, mūsu smadzenes izsmidzina kortizolu, jā, tas ir pilnīgi normāls, dabisks process, kuru laikā tādā veidā mēs tiekam aizsargāti. Tad kortizols iesmidzina un tādā veidā tiek cilvēkam norādīts, briesmas, vai aizstāvies, jā, un tas ir pilnīgi ok, un šī kortizola funkcija ir tāda, ka viņš iesmidzina, mums pieplūst asinis rokās, lai mēs varētu cīnīties vai arī aizmukt, un tad viņš nomierinās, un mēs atkal esam tādi, kā mēs bijām iepriekš. Un problēma rodās tajā mirklī, kad mēs esam patstāvīgās briesmās, un šīs kortizols nepārstāja pumpēt, jā. Tātad tajā mirklī šis kortizols, kas visu laiku turpina savu darbu, viņš sāk dedzināt tādu tiltu, kas ir starp smadzeņu puslodēm,
Viņu sauc Corpus callosum, un šis te tilts, viņš savieno mūsu emocijas, kas ir vienā smadzeņu puslodē, ar mūsu atmiņām, kas ir otrā smadzeņu puslodē. Tad, kad šis tilts no tā kortizola pārbagātības tiek sabrucināts, cilvēks var nonākt līdz tādam stāvoklim, ka viņš no tā izjūt kaut kādas emocijas. Jā, cilvēkiem ir panikas lēkme, teiksim, es pazīstu vienu sievieti, kura no tā var no braucošas mašīnas vienkārši lekt ārā, nesaprotat, kāpēc viņai vienkārši ārprāts. Jā. Un tikpat labi var būt arī tā, kad ir pilnīgi nulle emocijas par tur kaut kādu pārdzīvoto izvarošanu, pieņemsim, jā. Un vienkārši tā kā sieviete stāsta, ka, jā, man tas bija, es tur no malas to skatījos, emociju nekādu, jā, fakts ir zināms un tā tālāk. Tātad tie cilvēki, kas neatcerās kaut kādus notikumus no savas bērnības, jā, tad visdrīzākais viņi bija pakļauti kaut kādām patstāvīgām briesmām, jā. Un tas nav tur, ka kāds tur aiz durvīm stāvat cirvi, jā. Tas var būt arī, es nezinu, ierēbis fāteris, kurš, teiksim, agresīvi uzvedās, kad ir ierēbis, un visi mājās bija panikā no tā, kad, viņš tulīt norausies, jā, un ar to ir pilnīgi pietiekoši, lai būtu pastāvīgā stresā, un kortizols visu laiku močīt, jā, un sāktu notikt šīs te šie defekti, par kuriem es tikko minēju. Jā, es vēl gribēju pieminēt, ka mēs visi darām labāko, ko varam izdarīt, un šis labākais ir limitēts ar mūsu zemapziņā ierakstītām traumām. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas cieš no atkarībām, viņi vienkārši grib justies labi. Un, diemžēl, viņiem līdz viņiem nav nonākusi kaut kāda metode, jā, veselīga metode, kā sevi sakārtot. Tas, protams, ir arī saistīts ar to, ka bērnībā ir ieborēts, ka ar visu ir jātiek galā pašiem, jā, pieņemt palīdzību, tas ir nepieņemami, un kauns, un ar to visu mēs arī strādāsim, šīs visas lietas ļoti, ļoti ietekmē, un es palīdzēšu saprast, kā šīs automātiskās reakcijas, kuras izstrādājās bērnībā mūsu smadzenēs, esmu mazliet arī pastāstīšu par smadzeņu uzbūvi, tik maz, ka galvenās tās daļas, kas atbild par automātiskām cīnīties, bēgt, sastingt reakcijām un bišķiņi par to, kur kas glabājās, jo es neesmu medicīnas tur kaut kāds guru. Jā, trešā lieta, ar ko atšķirās zobrats no citām programmām, ir tā, ka mēs pēc sārunas, pēc dalīšanās, kuras laikā es iestripināšu visas šīs lietas, kas notiek mūsu smadzenēs, kāpēc mēs automātiski tur visādām fiškām tur reaģējam šādi un nekādīgi savādāk, mēs ejam apzinātā integratīvā elpošanas sesijā iekšā, jā. Un tie, kas nezina, kas tas tāds ir, mēģināšu dažās minūtēs paskaidrot, lai rodās priekšstats, gan lai arī jau 5 gadus pats elpoju, joprojām ir grūti paskaidrot, jo notiek āfīgi gēnākās lietas tajā elpošanā.
Tātad, ja mēs nedomājam, kā mēs elpojam, tad zemapziņa vada mūsu elpošanu un viss notiek tā, kā notiek. Savukārt, tad, kad mēs apzināti elpojam, tad mēs sevi ievadām tādā pašizraisītā transā, un mēs piekļūstam informācijai, kas ir mūsu zemapziņā. Un mūsu zemapziņā glabājās pilnīgi viss. Un ar to pilnīgi viss, ko es gribu teikt, tas ir ne tikai tas, kas notika jūsu tur bērnībā, bet arī viss pirms tam. Teiksim, kad jūs bijāt mātes dzemdē, ieņemšanas brīdī, kas notika, un arī viss, kas notika jūsu iepriekšējās inkarnācijās. Tas, protams, pa slāņiem viss ir noglabāts un ne visam uzreiz var tikt klāt. Bet lieta tāda, ka kad mēs apzināti elpojam, notiek sekojoša lieta, kad visbūtiskākais jums šobrīd šajā mirklī liek pa sevi manīt, un jūs atrodoties transa stāvoklī, bet tomēr apzinātā stāvoklī jūs varat izvērtēt, ok, manā ķermenī ir šis un šis ierakstīts. Un un jūs varat pieņemt lēmumu, ko ar to darīt. Vai varbūt tas vairs nav vajadzīgs un no tā vajag atvadīties. Jā. Var gadīties, kad jūs neesat vēl gatavi no tā atvadīties. Ok, tas arī ir ok. Nu, lūk, un citiem ir bailes patiesībā elpot, jo tie procesi ir... citiem arī fiziski diezgan sāpīgi. Tā enerģijas līmenis var pacelties tā, ka tur sāk kratīt tā, krampjos sāk vilkt visu kaut ko un tam līdzīgi. Es negribu biedēt, jo kaut kādā ziņā tas ir līdzīgs psihadelisko vielu lietošanai. Teiksim, tur ajavaskas, bufo un tam līdzīgi. Atšķirība ir tikai tā, kad jūs to psihadēliju lietojat, tad jūs esat tās vielas varā, un viņa, kamēr jūs neizgriezīs, jūs viņu nevarēsiet nomierināt. Bet elpošanu jūs varat lēnām, saudzīgi līst iekšā, jā, tik, cik jūs paši vēlaties. Jūs jebkurā mirklī varat apstāties, nomierināt elpu, bišķiņ lēnāk paelpot un tādā veidā izdarīt labāko, ko jūs varat izdarīt. Jo atceraties, mēs visu laiku daram labāko, ko mēs varam izdarīt, un tas labākais ir limitēts ar mūsu zemapziņā ierakstītām traumām. Tā kā tā, līdz ar to šī ir daudz saudzīgāka metode par psihadēliju. Vai es pats esmu ticis galā ar kaut kādām atkarībām, ja šito man pajautāja, tā kā, kāpēc tu tev uzskati sev par kaut kādu kompetenci. Jā, es esmu ticis galā ar atkarībām, vairākām, nikotīns, tas bija diezgan vienkārši vispār, bet alkohols bija sarežģīti, tas bija 15+ gadi, es lietoju, var teikt, katru dienu alkoholu, lai justos labāk, lai justos dzīvs, lai varētu kaut ko darīt. Es gāju uz darbu, viss bija kārtībā, bet tiklīdz pēc darba es biju jau visu uzkurināts, uzbudināts, man jau vajadzēja aliņu, lai tā kā varētu sākt atpūsties, un es ļoti paliku nervos, ja es viņu nespēju dabūt. Ja man vajadzēja, sacirst malku, tad man vajadzēja paņemt
pudeli, vai man ir stimulators kaut ko darīt. Jā, es vienu dienu, pateicoties sievai, kurā negribēju nostīties, kā es sevi dzenu kapā, vienkārši paņēmu bērnus un aizvācās no mājām. Un par līdzatkarību tur ir atsevišķs stāsts, liels viņai paldies par to. Es nedēļu kaut kādu izbaudīju pilnīgāko brīvību un sapratu, ka es šādi negribu dzīvot. Patiesībā ne visiem šis strādā, jo ir cilvēki, kurus atstājot vienus pašus ar alkoholu pudelī, viņi iekrīt vēl lielākā kaunā, jo tā jau bija sūdīgi un tā kā tagad es vispār nevienam neesmu vajadzīgs, jā, un tad tas ir vēl sliktāk. Tā kā kuram tas strādā, manā gadījumā tas nostrādāja labi. Jā, bet kas notika pēc tam? Pēc tam notika tā, ka es principā novedu sevi līdz izdegšanai, jo cēlonis, kas lika cilāt glāzīti, palika. Jā, es viņu biju vienkārši apspiedis un principā mana nervu sistēma bija visu laiku uzbudinātā stāvoklī. Un principā es ciešos. Tas tā kā viens cilvēks teica, tā kā pamēģina apstādināt to caurēju, ja tev viņi ir, tā kā man nepatīk šis salīdzinājums, bet kaut kādā ziņā tur ir taisnība, jā. Var sakot, es novedu sevi līdz veģetatīvai distonijai, jo man simpātiskā nervu sistēma bija pārkarsus, es nespēju līdzsvarot viņu ar parasimpātisko sistēmu. Šo visu es arī skaidrošu kursā un došu arī mājās tur elpošanas tehnikas tādas vieglas, kā ar to tik galā. Bet tas tāpat tikai mazliet nomierinās, tas neatrisinās cēloni, lai cēloni iznīcinātu, tur vajag iet nopietnās integratīvajās apzinātajās elpošanās, ko mēs arī darīsim. Negribu tagad ieiet tur sīkās detaļās, tad šis video būs vēl 3 stundas garš, bet jā, esmu ticis galā ar atkarībām un es nejūtos kā kaut kāds alkāns, es jūtos lieliski. Un šo es arī šajā zobratā nodošu arī citiem, kā tas ir šādi justies. Tālāk man bija vēl jautājums par, vai šī te programmas zobrats ir kaut kādā veidā tur saistīta ar sektu, reliģijām, dievu un tā tālāk. Nē, īsā atbilde ir nē, es ticu kaut kādam augstākam spēkam, bet viņš nav nekāds reliģijos, es uz ceļiem nevienu priekšā nemetos, un katra tā ir paša ziņa, mani jūsu uzskati nekādi neietekmē, un šajā programmā netiks, kaut kā pieminēts, ja tas uzpeldēs, tad tas uzpeldēs, bet tas nav nekādīgi saistīts ar to. Tā es skatos, ka šis video jau būs mega garš, tā kā vēl vienu jautājumu. Pēdējais jautājums ir, kam šī grupa ir paredzēta, jā? Tātad paredzēta jebkuram cilvēkam ar jebkuru atkarību. Nosaukšu visas man zināmās, gan jau, ka ir vēl. Tātad alkohols, narkotikas, nepareiza zāļu lietošana, pornogrāfija, pārmērīga ēšana, smēķēšana, datorspēles, kaut ko es aizmirsu, bet labi.
Kāpēc nu, tā kā viss vienā čupā? Tāpēc, ka tam visam ir viens cēlonis. Vienkārši kaut kādu apstākļu sakritību pēc, nu, un komplekso traumu rezultātā, vides ietekmes rezultātā cilvēks izvēlās kaut kādu vienu sev pieņemamu veidu, kā uzlabot savu pašsajūtu. Tā kā manā skatījumā nav starpības, vai tu dzer, vai tu pārmērīgi ēd, pieņemsim, jā. Kāpēc? Tāpēc, kad ar šo te darbību, lai uzlabotu savu labsajūtu, tu, nu, vienalga, kā tu to panāc, tu vienkārši, nu, tā kā aizēd stresiņu. Un, jā, protams, ir atšķirība, vai tu tur tev no mutes tur smird, vai tu tur strepuļo un gāzies, jā, vienkārši, vai arī, nu, tu tur smaržo pēc konditorijas kūciņām un nestrepuļo un tā tālāk. Protams, sabiedrības viedoklis būs pilnīgi atšķirīgs, bet dziļi iekšā problēma ir viena un tā pati. Tāpēc es sagaidu šajā grupā cilvēkus ar jebkādu atkarību. Es nešķiroju. Un, kā es jau pirms tam pieminēju, jā, tad cilvēki, kuri nespēja, nu, tā kā saprot, ka grib, bet nespēja atrast tādu kaut kādu pagriezienu punktu, kur izmainīt sevi, tā kā apstāties, viņi tā kā regulāri, nu, tur uz kaut kādu laiku pārstāja un tad atkrīt atpakaļ. Tātad šī grupa ir šādiem cilvēkiem. Tie, kas jau vairākus gadus nelieto, bet joprojām uzskata sevi par atkarīgajiem, laipni lūdzam. Es domāju, ka jūs jau esat izdarījuši ļoti lielu darbu, jā, un jums vienkārši vajag salikt dažus punktiņus uz i. Ja jums vēl šito noskatoties nav skaidrs, kas tur notiks un kā notiks, tad droši sazinieties ar manīm. Ja būs vairāki interesanti, uztaisīsim Zoom sesiju, iepazīšanās, aprunāsimies, izpļāpāsimies un visu paskaidrošu. Ja ir kaut kādi vēl jautājumi, uz kuriem es neatbildēju, tad rakstiet komentārā. Ja, protams, atļausieties ierakstīt tur kaut ko vai rakstiet privāti, uztaisīšu vēl vienu, ja vajadzēs. Es šobrīd strādāju ar vienu savu atkarību ar pārmērīgu ēšanu. Un man ir diezgan labi rezultāti, bet tā, ka es esmu pilnīgi ar to ticis galā, tā nav. To es nevaru pateikt. Bet es ar to strādāju un visu laiku uzpeld kaut kāds jauns info, ar ko vēl pastrādāt. Ir atkritieni. Un atkritieni ir ok. Ir jāsaprot to, ka kad mēs šī kursa laikā arī notiks kaut kādi atkritieni, ja, klupieni kaut kādi. Un jāsaprot ir tas, ka tas ir ok. Jo mazs bērns, kad mācās staigāt, viņš ik pa laikam nokrīt, bet viņš pieceļās. Un viņš mēģina vēl, un kamēr mēs rekurējam jau, jā. Interesanti ir tas, ka
cilvēkiem ar atkarībām, viņi šo ir aizmirsuši. Un tad, kad viņi paklūp vienreiz, viņi nolem vairs necelties augšā. Un tas ir svarīgi piezīmēt, un par to ir jāpadomā.